Labdien, dārgie elementi, atbalstītāji, līdzjutēji un balsotāji šajā skaistajā pavasarīgajā marta pēcpusdienā. Iepriekšējā video mēs jums stāstījām par mobila sistēmas un Latvijas darbību, tad šodien mēs esam ieradušies pie cita elementi dalībnieka, un tā ir Ventspils metināšanas rūpnīca. Tūlīt mums sekos ļoti interesanta un aizraujoša ekskursija. Sekojiet mums! Labdien! Esmu Madara no elementiem, un mēs esam šeit, lai uzzināt kaut ko vairāk par Ventspils metināšanas rūpnīcu. Laikam sāksim ar to, ka varbūt jūs varētu iepazīstināt ar sevi. Mani sauc Bruno Jurševics, esmu Ventspils metināšanas rūpnīcas tirniecības un mārketinga vadītājs. Mēs Ventspils metināšanas rūpnīca nodarbojamies pamatā ar lielu izmēra metāla konstrukciju ražošanu. Šīs konstrukcijas tiek pielietotas būvniecībā, gan māju, ēku, gan tiltu būvniecībā. Ražojam dažādas konstrukcijas ražošanas rūpnīcām, cehiem. Praktiski viss, kas ir izgatavojams no metāla, to mēs varam, izgatavot. Vēl mūsu viena no pamatnodarbošanās ir tieši metāla tirdzniecība. Metālu tirgojam, sakot arī no privātpersonām, kaut vai no 50 kg metāla līdz 100 tonnām un piedāvājam praktiski kuram uzņēmumam Latvijā, Baltijā un, ja būs interesi arī, vēl tālāk. Mums ir ļoti laba sadarbība ar mūsu firmas Ukrainas investoriem, mūsu firmas dibinātājiem, tātad mums ir tiešās piegādes no metāla ražotājiem Ukrainā, un līdz ar to mums ir izdevīgas cenas, mēs esam interesanti Latvijas un Baltijas tirgu. No Ukrainas saņemtais metāls atbilst visām Eiropas prasībām un ir attiecīgi certificēts un ir ar apstiprinātiem Eiropas certifikātiem. Tātad metāls mums glabājas noliktavā, kur šobrīd atrodas apmēram 1500 tonu metāla. Metāla krājumi ir paredzēti, lai vienmērīgi varētu nodrošināt visu ražošanas procesu. Šobrīd, piemēram, strādājam vienlaicīgi pie 8 pasūtījumiem. Varbūt jūs varat pastāstīt, ar kādām iekārtām jūs strādājat? Kas ir kādas ir tās modernās tehnoloģijas, ko jūs varat piedāvāt saviem klientiem? Praktiski cehs ir ļoti jauns, varētu teikt, ļoti jauns. Ventspils metināšanas rūpnīca ir dibināta 2010. gadā, bet 2012. gadā testa režīmā jau sāk izgatavot pirmās konstrukcijas. Un ir daudz dažādas modernas un jaunas iekārtas. Kā piemēram, pirms nonākšanas cehā viss metāla vēlējumi tiek attīrīti automatizētajā skrošu strūklošanas kamerā. Praktiski runājot, tiek attīrīts metāls no rūsas un viņš tiek sagatavots attiecīgi tālākai apstrādēji. Lokšņu tērauda griešanas iecirkni izmanto mūsdienīgas gāzes iekārtas, plazmas iekārtu, kur ar programmu nodrošinājums tiek piegrieztas detaļas jebkādos izmēros un augstā kvalitātē. Tad profilu tērauds uz pusautomātiskajiem darbgaldiem tiek griezts jebkurā leņķī. Detaļu liekšanai tiek izmantota moderna mūsdienīga iekārta. Urbumu veidošanai profilos mēs izmantojam automātisko līniju, kas ļauj ar augstu precizitāti un minimālā laikā veikt urbumus vienlaicīgi 3 asīs. Uzņēmumā tiek izmantot dažādi metināšanas veidi, pusautomātiskā metināšana, automātiskā metināšana. Metināšanā ar pušņiem tiek izmantota automātiskā iekārta, kuras konsolē uzstādīts 2 automatizētās metināšanas galviņas, kas ļauj vienlaicīgi sametināt vairākas plāksnes. Metināšanai tiek izmantot arī metināšanas pašgājēji. Tad gatavās detaļas mums tiek noklāts ar pretkorozijas pārklājumu.
un krāsotas un gatavās detaļas tālāk tiek piegādāt ticējiem patērētājiem. Vēl varētu minēt, ka mēs esam šobrīd neilgajā laikā strādājot, piegādājuši izstrādājumus ne tikai mūsu Latvijas klientiem, bet arī jau 8 ārvalstīm, Eiropas valstīm - Lietuva, Igaunija, Somija, Zviedrija, Vācija, Dānija, Holanda, Norvēģija. Un arī šobrīd mēs strādājam pie pasūtījumu Skandināvijas valstīm un turpināsim to darīt un attīstīt. Vai jūs lūdzu varētu dot arī varbūt reāls piemērs, kur ir pieejama jūs tā kā produkcija apskatāma? Mūsu produkcija apskatāma ir konstrukcijās, būvēs, tiltos, un kā piemēru varam minēt Rīgā jauns viadukts tiek veidots, un tur ir mūsu konstrukcijas, tad tilts Rīgā, Sijas tiltam Rīgā gatavojām. Tilts Jelgavā ir gatavots no mūsu konstrukcijām, ir biroja ēkas Igaunijā, kalnrūpniecībai paredzētās tvertnes Ventspils Andrēna uzņēmumam. Šobrīd gatavo un ir aizvestas pirmās konstrukcijas uz Pūras šokolādes fabrikai. Tiek būvēta jauns ceks. Un arī Liepājas katlumājas rekonstrukcijas otrā kārta, kur mēs gatavojam konstrukcijas, un arī šobrīd tieši cekā. Tās būs redzamas jau būtiski pēc pāris dienām. Kāds ir jūsu redzējums tuvākajai nākotnē, teiksim, pusgadam, gadam, kur jūs sevi redzat pēc šī perioda? Mums ir jāturpina labi iesāktais darbs. Tad, kā es sacīju, kopš 2012. gada mēs jau reāli ražojam konstrukcijas, strādājam. Šobrīd jau pēdējie 3 mēneši, kad mēs strādājam ļoti intensīvā darba režīmā, un drīz mums būs jāorganizē jau 2. maiņa cehā visticamāk, jo pasūtījumi mēs esam kļūstam arvien pazīstamāk un nāk arvien jauni pasūtījumi mums ceham, rūpnīcai. Un nav noslēpums tas, ka mēs plānojam un gatavojamies attīstīt tirdzniecību un gatavot konstrukcijas tieši Skandināvijas valstīm. Tas ir tas, kur mums jāpieliek viss pūles un daudz darba. Arī tepat Latvijā, Baltijā, bet tāds globālāks mērķis arī Skandināvijas valsts. Un pēc gada droši vien, kad mūsu apjomi būs auguši vairāk kārtīgi, un mūsu darbs būs redzams gan tepat Ventspilī. Mēs strādājam pie dažādiem jau projektiem, gan arī ārvalstīs. Ko jūs novēlētu saviem balsotājiem, vai tie, kas tur par jums īkšķus un ļoti katru dienu spaida balsošanas pogas, kas ir tas jūs novēlējums viņiem un arī pārējiem dalībniekiem? Vispirms jau lielais paldies balsotājiem, kas neskatoties uz to, ka mūsu produkcija ir tāda rokām neaptaustām un nepagaršojama. Paldies visiem, kas atbalsta Ventspils metināšanas rūpnīcu, kas atbalsta mūsu ražojumus, tas, ko mēs darām. Un, vispirms lielais paldies, un es novēlu vienmēr būt mūsu atbalstītājiem kopā ar mums, jo mēs iegūsim vairāk pasūtījumus, labāk strādāsim, nopelnīsim mēs, būs spēduši mūsu bērni. Arī Ventspilī būs vairāk ieņēmumu no mūsu kopējā darba. Un es iesaku arī citiem piedalīties izstādē Elementi. Tā ir lieliski iespēja parādīt tas, ko mēs nodarbojamies, citādākā gaismā varbūt nekā tas ierasti redzēts. Paldies visiem! Paldies jums!